Tā īsti un tieši par dzelzceļa vēsturi rakstīja tikai Justīna, bet mums iepatikās vēl 2 darbi, kuri, es domāju, ka ir ļoti skaisti parādījuši, iemūžinājuši to noskaņu, kāda veidojās, kad mēs braucam ar dzelzceļu vai esam tā tuvumā. Un vēl vienu balvu mēs piešķiram Renāram Alvim Rākinam no Valmieras. Viņš ir uzrakstījis ļoti skaistu stāstu par draudzību un pārgalvību. Un kā tieši draudzība, pārgalvība, kā tas viss savijās kopā, ir salīdzinājis vilcienu un vēju. Un 3. balvu mēs piešķiram puisim no Ogres. Tas ir Ģirds Krastiņš. Viņš ir uzrakstījis diezgan romantisku stāstu, bet varbūt mēs netik daudz par to romantiku, to balvu mēģinājām, bet gan par to, kā viņš ir aprakstījis ikdienas sajūtas katru dienu braucot ar vilcienu. Vēlreiz paldies visiem, kas rakstīja šos darbus, un aicinam arī uz Dzelzceļa vēstures muzeju. Paldies! Protams, kur ir skolēni, tur noteikti ir arī skolotāji. Un galu galā arī skolēniem palīdzēja skolotāji. Jo kas gan cits, kā paši skolotāji, palīdzēja iesniegt darbus un palīdzēja izdomāt varbūt negluži idejas, bet palīdzēja sasniegt to gala mērķi, kur var iesūtīt. Un izdevniecība Jumava vēlas teikt lielu paldies skolotājiem, skolotājām, dāvinot izdevniecības Jumava dāvankartes. Tāpēc aicinu pasniegt Jumava prezidentu Juri Visocki un radošo direktoru Eviju Veidi balvas skolotājām. Jā, mēs tiešām vēlamies pateikt paldies skolotājiem, jo tiešām redzējām, ka skolotāji šeit ir klāt un skolotāji piedalās. Tiešām liels paldies tie skolotāji, kas veido mūsu jauno radošo paudzi. Paldies viņiem. Un tagad Evija Veida nosauks, kuram tas skolotāji mēs dodam balvas. Dace Druveniece. Jau saukšu nākamo. Antra Puriņa. Liena Zvaigzne. Gita Zaķe. Maruta Putāne Ērgle. Vija Sjadro. Kā vēlreiz paldies skolotājiem. Varbūt tad nākamais mūsu solis no izdevniecības Jumava. Tā kā mēs esam izdevniecība un mūsu galvenais darbs un pienākums ir izdot grāmatas un jūs esat piedalījušies tādēļ, ka jums patīk rakstīt, tad izdevniecība Jumava dažiem no jums sniedz tādu īpašu iespēju turpināt ceļu rakstniecībā un kļūt par grāmatu autoriem. Aicinu Elizabetu Ladejko.
Kristīna Janfelde un Rūta Plāte. Mārtiņš Lindenbergs. Linda Šterna. Un Tārveles pamatskolas 5. klase. Paldies! Lielas paldies jums mūsu pārstāvjiem! Kāpēc tik klusi aplausi? Tā kā visi būtu aizmirsuši. Nu tā, lielās balvas ir sadalīts, bet mēs esam padomājuši par ikvienu no jums. Aicinām doties pēc šīs ceremonijas tepat blakus uz Jumavas stendu, kur jums būs iespēja cienāties ar saldumiem, kā arī tikt pie grāmatām. Pie grāmatām varēs tikt cilvēki, kas ir tikuši šajā te lieliskajā grāmatiņā. Būs jāizpild anketiņa, un jūs katrs iegūsiet savā īpašumā šo te lielisko dzelteno grāmatiņu. Nu tad novēlu jums visiem jauku dienu, jauku mājupceļu, lai neaizpūš. Ārā stiprus vējš. Visu labu!